Eiropas Savienības valstu līderis sarunas par nākamo Eiropas Savienības daudzgadu budžetu beidzās tāpat īsti arī nesākušās. Ko tas nozīmē Latvijai un kāda ir Eiropas likumdevēja pozīcija par nākamo 7 gadu budžetu? To mēs tūlīt uzzināsim no Eiropas parlamenta deputāta Krišjāņa Kariņa. Kas tad īsti noticis? Kāpēc sarunas ir izgāzušās? Pirmkārt, jāatgādina, par ko ir runa. Ir runa par nākamajiem 7 gadiem, par to, cik mēs saņemsim no Eiropas Savienības kohēzijas fonda līdzekļus, kas ieiet mūsu valsts infrastruktūrā, ceļos, skolās un tā tālāk, un arī lauksaimnieku tieši maksājumi, kas iet tieši mūsu zemniekiem. Ko mēs, Latvijas parlamentārieši, esam panākuši Eiropas parlamentā, ir, ka Eiropas parlaments kohēzijas regulā ir ierakstījis iekšā to, ka Latvijai nebūs kohēzijas finansējuma samazinājums nākamajā periodā. Tā grūtība ir tā, ka šāda kohēzijas regula nepieņem Eiropas parlaments viens, bet jāvienojās gan Eiropas parlamentam, gan dalībvalstīm, tā saucamajai Eiropas padomei. Un šobrīd, diemžēl, Eiropas padome vai dalībvalstis nepiekrīt Eiropas parlamenta viedoklim, ka mums nebūtu samazinājumi šajā jomā. Jā, bet Krišjāni, ko mēs varam sagaidīt no nākamajām sarunām, kas notiks nākamā gada februārī, vai te nevar būt tā, ka Latvija var iegūt kaut ko mazāk? Mums ir jāturpina izmantot Eiropas parlamenta atbalstu, ko mēs tiešām esam panākuši, un ir jāturpina argumentēt arī ar citām dalībvalstīm, lai starp dalībvalstīm arī piekristu tam, ka mums tas piedāvājums uzlabotos no tā, ka nevis mums būtu mīnus 10% kohēzijas finansējumā, bet ka mums būtu tas pats, ko Eiropas parlaments prasa, proti, ka nebūtu samazinājums. Nekas vēl nav beidzies. Vai Latvijai šobrīd ir labi sabiedrotie, kā piemēram Vācija? Mūsu galvenie sabiedrotie, diemžēl, ir tādi, kas ir līdzīgi kā mēs, proti tie naudas saņēmēji. Un lielais strīds Eiropas Savienībā šobrīd ir starp tām valstīm, kas ir naudas devēji un naudas saņēmēji. Naudas devēji grib dot mazāk, naudas saņēmēji nevēlas saņemt mazāk. Mūsu ilgtermiņa stratēģijai pilnīgi skaidrs, ka mums ir jāpārtop no saņēmēju valsts, no lūdzēju valsts par maksātāju valsts. Tas ielikt mūsu pareizā situācijā, bet, lai mēs tur nokļūtu, mums ir ļoti svarīgi turpināt saņemt kohēzijas līdzekļus, jo tieši izmantojot šos līdzekļus ir veids, kā mēs kļūsim arī par turīgāku valsts, kas beigās varētu iemaksāt Eiropas Savienības budžetā. Pavisam īsi, vai gadījumā Latvijai nepienāktos īpašs bonus, ņemot vērā to, kā tā ir pārvarējusi krīzi? Tas ir tieši tas politiskais arguments, kas tiek izmantots. Paldies, tā bija saruna ar Eiropas parlamenta deputātu Krišjāni Kariņu. Pārraide tapusi sadarbībā ar ETP grupu Eiropas parlamentā.